Nākamie 6 vingrinājumi tev palīdzēs kļūt ievērojami spēcīgākam savu baiļu priekšā. Pirmais vingrinājums – spēka iegūšanai pret bailēm. Uzraksti visus labumus, jeb izdevīgumus, ko tu kādā no savas dzīves aspektiem iegūsti, ja paliec uz vietas. Ar ko man nevajag saskarties, kas man nav jādara, kāpēc es jūtos ērti, kādu reputāciju gūstu no palikšanas uz vietas, piemēram, upuris. Esi pēc iespējas godīgāks pats pret sevi. Kad tu zināsi, ko tu dari, tu gandrīz vai automātiski atmetīsi lielāko daļu no savas robotam līdzīgās uzvedības. Tu sāksi vadīt, nevis tevi vadīs. Otrais vingrinājums – spēka iegūšanai pret bailēm. Apzinies visas iespējas, kas tev paveras dienas gaitā. Saskāries ar kādu sarežģītu situāciju, apsēdies un piezīmju grāmatiņā ieraksti visas iespējamos veidus, kādos tu vari rīkoties un justies. Aizver acis un iztēlojies, ka tev tas patīk, ka tas tevi apbēdina. Tad sanikno, tad smīdina, tad nomāc, tad dara viegli prātīgu un tā tālāk. Tas ļaus tev saprast, ka tu pēc iegribas vari mainīt savu viedokli, līdz ar to arī emocijas. Vienmēr, kad esi sarūktināts, apzinies, tev ir pieejamas alternatīvas. Padari to par spēli. Nepārmet sev sarūktinājumu. Tas ir pavadiens uz turieni, kur vajag sākt uzņemties atbildību. Trešais vingrinājums – spēka iegūšanai pret bailēm. Pievērs uzmanību tam, ko tu saki sarunās ar saviem draugiem. Apdomā, vai tu saviem draugiem bieži sūdzies par citiem cilvēkiem. Piemēram, vai tu spēj noticēt, ka Dace atkal nokavēja vakariņas? Pamēģini tā. Es esmu ievērojis, ka Dacei nokavējot, es sāku no tiesas dusmoties. Es prātoju, kāpēc tā jūtos? Man liekas tāpēc, ka viņa nemaz neciena manu laiku. No otras puses, man tas patīk, jo tad man ir iemesls par to gausties. Ceturtais vingrinājums – spēka iegūšanai pret bailēm. Izveido sev vienmēr pieejamu izvēļu sarakstu, kas pašlaik sarūktinošās emocijas var vērst pozitīvās. Piemērs ar Daci, kura regulāri kavē tikšanos. Ko tu vari izvēlēties? Varu pārtraukt ar viņu satikties. Varu ierasties vēlāk, zinot, ka viņa nokavēs. Varu paņemt līdzi kādu interesantu lasāmvielu, atslābināties. Pateikt viņai, ka negaidīšu, ja viņa kavēs. Dusmoties nav vērts. Galvenais ir nevainot citus savā sarūktinājumā un nepieļaut to, ka citu uzvedība ir tava sarūktinājuma iemesls. Katrā situācijā ir vismaz 30 veidi, kā mainīt savu viedokli. Padari to par spēli. Piektais vingrinājums – spēka iegūšanai pret bailēm. Apsver labumus, kurus gūsti no situācijām, kuras vienmēr esi uzskatījis par sliktām. Piemēram, ja tev joprojām sāp šķiršanās, sāc koncentrēties uz tām labajām lietām, kas ir parādījušās tavā dzīvē tieši šķiršanās dēļ. Piemēram, iespējams jauni draugi un jauni veidi, kā rīkoties ar naudu, brīvība un mazāk atkarība no otra cilvēka. Sestais vingrinājums – spēka iegūšanai pret bailēm. Šis ir visgrūtākais. Pārbaudi, vai tu vari vienu nedēļu iztikt bez citu kritizēšanas vai žēlošanās par kaut ko. Tas patiešām var būt ļoti sarežģīti. Starp citu, kad tu pārtrauksi aprunāt citus cilvēkus savā dzīvē, tev šķitīs, ka nav vairs nekā, par ko runāt ar saviem draugiem. Gaušanās ir paradums, un to vajag nomainīt ar kaut ko pozitīvāku. Tam būs vajadzīgs laiks un atjautība, bet vēlāk tev būs daudz patīkamāk un līksmāk sarunāties ar saviem draugiem. Spied patīk un dalies, ja bija noderīgi. Izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu subliminal.lv mājaslapā un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube.